Tad nākošie mums būs koordinācijas uzdevumi. Likdienā arī mēs pakustinātu mazās pelēkās šūnijas. Tad pirmais uzdevums būs labā roka ir taisni, šeit ir sānu, kreisā ir saliekta. Un tagad būs kreisā roka iestaisna augšā, labā pie pleca. Kreisā nāks lejā, labā iet augšā, labā iet lejā, kreisā pie pleca. Kreisā pie pleca, labā iet lejā. Un atkal turpinam šeit, uz augšu aiziet, atkal samainām, viena aiziet uz leju, otra pie pleca. Un atkal kreisā pie pleca, labā lejā, kreisā augšā, labā pie pleca, labā augšā, kreisā pie pleca. Un samainām kreisā lejā, labā pie pleca. Un vēl vienreiz, vēl viens, hops, uz augšu, šeit un lejā. Vēl vienreiz ļoti labi. Kreisā pie pleca, kreisā iet augšā, labā pie pleca, labā augšā, kreisā pie pleca, kreisā lejā, labā pie pleca un nolaižam. Kas tad nu? Sajuka, jā? Labi. Izpurinam. Nākošais uzdevums. Arī ļoti elementārs. Kad es ar vienu roku mēģināšu pieskarties pie deguna, otru pie auss ļipiņas un nolaižu abas rokas lejā. Šeit tā kā hops samainu un te. Sanāk, es ar kreiso roku mēģinu pie deguna, labo roku pie auss ļipiņas un nolaižu, tad samainām labo pie deguna, kreiso pie auss ļipiņas. Un tempiņiem mainām, hops. Un atpakaļ, ļoti labi, tikai neizmakstam acis. Labi, turpinām šeit, atpakaļ. Labā pie deguna, kreisā pie auss, atpakaļ. Turpinām šeit. Aha, ir jau labāk, jā. Smaids sejā vienmēr. Vēl 4, turpinām. Vēl 3, vēl 2, un vēl 1. Labi. Vismaz kādam garstāvoklis labāks uzlabojās. Smaids tur sejā. Un trešais uzdevums ir vēl smieklīgāks. Mēs uzliekam kreiso roku uz vēdera, labo uz galvas augšā. Ar kreiso roku mēs taisīsim apļveida kustības, un labo mēs pliķēsim pa galvu. Aiziet. Un pamēģinām. To ļoti labi. Pamēģinām aplīt uz otru pusi. Aplīt uz otru pusi, daudzam. Šitais aizdomīgi labi sanāk. Labi. Samainām tagad kreisā roka iet augšā, labā pie vēdera. Labā apļo, kreisā klapē. Pamēģinām katru savā tempiņā. Jā. Es, piemēram, klapēju. Jā, mēģinām atceramies, ka pa galvu ir jāpliķē, nevis viņai jāglauda. Un arī glaudam vēderu uz otru pusi. Jā, labi. Vēl drusciņ. Un varam tā izpurināt rokas. Vismaz tāda jautra telpa dzīvē, saspringtajā dzīvē un tā.